Jāņos jau. Jā, puikām labi, visi skraida visu dienu. Jā, cilvēku daudz. Nu, čau, Patrik. Puikām arī viss kārtībā. Ko tu saki? Nē. Kur ir mans dators? Ko tu teici, mamma? Es nedzirdēju. Nu jā, ir jau te daudz cilvēku. Trēleri daudz, jā, ārzemnieku šausmīgi daudz ir, jā. 2001. gadā tika dibināts kempings un tika uzbūvēts 16 kempinga mājas un pieslēgts trēleru pieslēguma vietas. Attīstoties kempingam, šobrīd 2007. gadā jau ir 43 kempinga mājas, 70 trēleru pieslēguma vietas, 100 labiekārtotas telšu vietas. Apkalpojot mūsu viesus un veicot Piejūras kempinga viesu aptauju, mēs sapratām to, ka kempingam nepieciešama progresīva attīstība un mūsu viesiem nepieciešami arī interneta pieslēgumi un telekomunikācijas visā kempinga teritorijā. Tāpēc šobrīd, veicot sadarbības projektu ar Latelekom, visās mājiņās ir telefoni un visā kempinga teritorijā ir arī internets. Tiekoties ar Ventspils Piejūras kempinga vadību, mēs apspriedām jautājumu, kā modernizēt telekomunikāciju pakalpojumus kempinga teritorijā. Un nonācām pie secinājuma, ka būtībā ir attīstāmas 4 lietas. Pirmkārt, tas ir valsts pakalpojumi, otrām kārtām tas ir bezvadu interneta telpa visā kempinga teritorijā, trešām kārtām tas ir interneta pieslēguma ātruma palielināšana un servisa palielināšana kempinga administrācijas vajadzībām, un ceturtām kārtām tas ir iekšējā telekomunikācija tīkla paplašināšana un attīstība kempinga teritorijām. Latelekom piedāvātā telefona centrāla un piedāvātais interneta risinājums uzlabos kempinga pakalpojumu kvalitāti mūsu klientiem. Pirms tam kempingā bija vietējā telefona centrāla, kura būtībā nenodrošināja modernas telekomunikācijas sakarus, jo nebija iespējams vairāk attīstīt iekšējo tīklu, tātad nebija iespējams pieslēgt kempinga mājām jaunus iekšējos numuriņus, tāpat arī nebija iespējams noteikt zvanītāju numurus un arī nebija citas papildu funkcijas, kuras nodrošina modernas telefona centrālas. Priekšlikums bija palielināt interneta ātrumu, tātad jau piedāvāt augstākas kvalitātes interneta pakalpojumu, un šis pakalpojums nodrošina to, ka vienlaicīgi visi kempinga darbinieki var strādāt internetā un nejūtot kaut kādu ātrumu samazinājumu. Tik celts jaunas mājas, bet nebija izvilkts iekšējais tīkls, tātad kabeļu tīkls uz šīm mājām. Mūsu kopīgiem spēkiem mēs to izdarījām. Tagad būtībā var pieslēgt jebkurā kempinga mājā iekšējo telefonu, un tas arī, protams, palielina viesu ērtības, viesu komfortu. Mēs esam ieguvuši interneta risinājumu, kas nodrošina pārklājumu visā kempinga teritorijā. Wi-Fi interneta pārklājums nodrošina mūsu viesiem iespēju pieslēgties internetā, izmantojot savus portatīvos datorus. Viņš var atrasties gan brīvā dabā, gan trailerī, gan savā teltī, gan kempinga mājiņā. Arī administrācijas darbiniekiem un apkalpojušam personālam ir daudz vieglāk strādāt, jo viesi ir apmierināti. Pat aizbraucot brīvdienās, negribas būt noslēgtam no pasaules. Tāpat gribas būt informētam par jaunākajām ziņām, ieskrīties e-pastā, piezvanīt. Uz Piejūras kempinga mājiņām mēs braucam ik gadu. Arī šogad esam atbraukuši šeit atpūsties, un šeit ir kļuvis vēl jaukāk un nesalīdzinām vērtāk. Pēc interneta mums nav jādodas uz pilsētu, uz internetu kafejnīcu, pat uz administrācijas ēku. Piekļūt internetam var tepatās, atverot savu datoru. Arī piezvanīt vecākiem un pastāstīt par mazo blēņām ir kļuvis vienkāršāk un ērtāk. Kopš namiņos ir ievilkts tālrunis. Zvan cik gribi, ko sieva arī dara.